Čau! Čau! Mani sauc Elija, Un mani sauc Sīmanis. un šodien mēs stāstīsim par mūsu Erasmus projektiem. Varbūt tu sāc? Es biju Lietuvā, Erasmusā, Youth Exchange, The Face of Fashion. Mēs runājam par fast fashion, par slow fashion, par child labor un viss apkārt drēbju gatavošanai. Fast fashions ir parastās drēbes, ko tu pērc priekš gada, drusciņ mazāk, kuras tu dažreiz ik pa laikam uzvelc, bet ļoti, ļoti maz reizes tu uzvelc. Viņas parasti ir no poliestera un ātri sabojājas, jā. Un slow fashion ir drēbes, kas parasti tev ilgst gadu un daudz vairāk pa gadu, un tu viņas pat vari nodot kādam citam, vai tas ir brālis, vai tas ir kāds radinieks cits, vai vispār pārdot. Jā. Pa child labor, ka bērni strādā lielās kompānijās, un bērniem nemaksā daudz, un viņi strādā ļoti riskantās vietās. Kur tu biji? Pirms es sāku, es varu pajautāt kaut ko. Jā. Par cik tas viss bija par stilu, par apģērbu, vai tu tajā projektā arī kaut ko pats izveidoji? Kaut kādu džemperi, kraklu, vienalga ko. Mums bija ļoti forša nodarbība. Tas bija 5. vai 6. dienas vidū, kad mums bija, pirms mēs aizbraucām uz Erasmusu, mums paprasīja, lai mēs paņemam kaut kādu drēbi gabalu, ko mēs pārtaisīsim. Un tad bija vairāki stationi, kur varēja krāsot, zīmēt, visu kaut ko, pārtaisīt savu kraklu, apģērbu gabalu vai somiņu, kā kurš. Jā, te mums ir ļoti interesanti paštaisīti apģērbi, mājās. Tad ko tu pārtaisīji? Es pārtaisīju baltu kraklu. Man gluži nesanāca viņu pārāk labi pārtaisīt, tāpēc, ka man visu laiku domas mainījās. Sākumā es nevarēju izdomāt, pēc tam es kaut ko izdomāju, un atkal man mainījās. Beigās tas sanāca ļoti tāds, Nē, izklausās ļoti interesanti. Bija ļoti interesanti. Kur tu biji? Tātad es arī biju Lietuvā, bet citā projektā. Mans projekts bija par nākotnes domāšanu, un nosaukums bija Future Thinking. Viss pārsvarā bija ap nākotnes domāšanu, ap to, cik svarīgi tas ir, plānot savu nākotni, tiekties pēc saviem mērķiem, bet darīt to apdomīgi. Tātad šī bija jau ļoti gara projekta beigas, un mēs bijām tādi, izmēģinātāji. Bija veidots tādas grāmatiņas un spēles, un tad mēs abas šīs lietas izmēģinājām. Mēs katrs dabūjām pa spēlei un pa grāmatiņai, un es teikšu tās spēles, tas bija ļoti interesantas. Es arī viņas vadīju vasarā. Atceries, bija ideja nakts, es arī tad vadīju. Kad notika Erasmus? Es atceros par spēlēm, ļoti interesantas spēles. Kad notika Erasmus? Vasarā tieši pirms ideja nakts. Cik ilgi? Nedēļu. Ok. Jā, un es teiktu, ka bija ļoti labi. Mēs vēl vienu dienu pavadījām Viļņā, kas bija tik forši. Mēs tik daudz ko apskatījām. Tā kā, ja ir iespējas, iesaku aizbraukt uz Lietuvu. Kurā daļā jūs bijāt Lietuvā? Blakus kurai pilsētai? Tā, es tagad neatcerēšos to vārdu. Man šķiet, kaut kur netālu no Viļņas. Es nepateikšu to pilsētu, bet es neatceros, kā viņu sauc, bet tur ir uz salas ir tā pils. Varbūt kāds zinās, kas skatīsies, bet es nepateikšu, kā sauc. Labi, es biju blakus Kauna. Es nemāku pateikt. Jā. Kas tev vislabāk patika? Es domāju, man vislabāk patika aktivitātes, ko mēs darījām pa valsts grupām, it īpaši tā spēle. Spēle un arī vienkārši brīvais laiks. Man tomēr bija tas, ka es saslimu ar 39,3 temperatūru.
Bet kaut kādā maģiskā veidā es vienas dienas laikā dabūju viņu atpakaļ uz 36,7, kas ir nereāli. Kas tev visvairāk patika no tā visa? Man ļoti patika cilvēki. Mums bija amazing itālieši. Viņi izdomāja, ka uz kultūra nakti katru vakaru bija kultūras vakars, kur katra valsts pastāsta par savu valsti, par savu kultūru, visu kaut ko tādu. Un tad itāļi bija izdomājuši paprasīt no katra, kurš gribēs 2 eiro priekš tiramisu. Viņi uztaisīja amazing tiramisu. Man ļoti patīk cilvēki. Jā, rītīgi labi cilvēki. Kā tev patīk cilvēki? Es teikšu tā, visi bija vienkārši brīnišķīgi. Kas ir vienīgā bēdīgā lieta, bija, ka dažas meitenes no Polijas, viņas nemācēja tik labi angļu valodu, un es neieguvu iespēju ar viņām tā kārtīgi parunāt. Tas ir vienīgais, ko es ļoti nožēloju. Un es pārsvarā, tur bija Latvija, Lietuva, Polija un Bulgārija. Un tad es pārsvarā ar bulgāru un lietuviešu meitenēm tusēju. Jā. Tas ir tās interesantā daļa, ka daži cilvēki tik ļoti nemāk to angļu valodu, un tad tu mēģini saprast, kā ar viņiem var sarunāties, un tie, kuri tik ļoti nemāk, tie mēģina iemācīties to angļu valodu, jo, parasti Erasmusos runā angliski. Jā, bet tomēr tā ir mācība, ka tomēr var būt visādi, ka ir jāpielāgojas situācijām. Jo Erasmus projekti tā jau ir tāda atšķirīgāka situācija, kur tiešām sabrauc dažādas kultūras cilvēki no dažādām Eiropas daļām. Un tur var būt reāli tās kultūras šoks, ka atbrauc cilvēks, kas knapi māk to angļu valodu, bet ir jau jāļauj arī viņiem iesaistīties Erasmus projektos. Kādi bija vakari? Vai jums bija kultūras vakari? Jā, mums bija kultūras vakari. Es teikšu par mūsējo. Mūsu bija reāli pusstundas laikā izdomāts. Protams, mēs atradām kaut kādu ēdienu, bet pārējo mēs pusstundas laikā izdomājām. Es nezinu, kāpēc mēs iepriekš nedomājām, bet tā ir tiešām mācība nākošajiem. Mums bija tieši tāpat. Mēs Latvijas kultūras vakars bija kaut kas, bija prezentācija uztaisīta, kādu laiku pirms, bet mēs līdz galam nebijām izplānojuši. Un mēs pieteicāmies tā kā pirmajā dienā kultūras vakars. Pēc tam gāja citi kultūras vakari. Viņi bija reāli labi, rītīgi labi. Vajadzēja iet pēdējā dienā. Es neatceros Bulgāriem, bet lietuviešiem viņiem bija rīktīgi labs kultūra vakars. Viņiem reāli bija tādas aktivitātes un stafetes ārā, kur pēc tam mēs dabūjām foršas balvas. Latvieši neuzvarēja. Mums bija pēdējā vieta. Tas ir vienīgais. Okay. Bet vai tu atkal brauktu Erasmus projektā? Simpuņi. Es esmu divās grupās, kur sūt visu kaut kādus iespējas, Erasmus, visus tos. Es visu laiku gribu, bet pašlaik man gluži laika nav. Visu laiku mācības nesanāk. Man draugs tagad brauks laikam uz kaut kurien. Erasmus arī. Kur cilvēki vislabāk? Kuras valsts tev vislabāk cilvēki patika? Kur kultūras vakars tev vislabāk patika? Kultūras vakars noteikti lietuviešiem, bet cilvēki, es tomēr pārsvarā tusēju ar tām meičām, bet bija arī brīži, kad mēs, no Latvijas mēs bijām 2 meitenes, 2 džeki, tad mēs diezgan bieži arī visi 4 tusējām ar 2 poļiem. Tā kā, tas bija interesanti. Vai tu pazini latviešus, kas tev bija? Es pazinu vienu meiteni, viņa mācījās manā skolā, bet tie 2 džeki to es vispār nepazinu. Un tad bija interesanti. Tur bija tā, es varētu stāstīt stundām, ko mēs darījām, bet tas ir pārāk traki. Jā, tur daudz kas notiek interesants. Es jums iesaku.
Es jums iesaku braukt uz Erasmus. Jā, Very interesanti. 100%. Ja jums ir iespēja, ja jums kāds piedāvā skolas Erasmus projekti, vai vienkārši jūs uzzināt no kāda drauga vai internetā, jūs pārliecināties, ka tie ir droši un 100% piesakieties un brauciet. Tā ir labākā pieredze. Lai pārliecinātos, ka viņi ir droši, lūdzu, konsultējieties ar jauniešu speciālistiem, tie, kas ir jauniešu centros un visos, jauniešu centros. Jā, es ceru, ka jūs ieguvāt kaut ko no šī un ka jūs arī brauksiet kādā Erasmus projektā. Paldies!